Novembrī dzimušajiem ir uzdevums iegūt tādu profesiju, kur jums ir diezgan liels atalgojums un kur jūs iegūstat attiecīgu statusu, kad jūs kļūstat par cienījumu cilvēku, un šādā veidā dzimtā ienāk tātad cieņa, novērtējums, ka jūs esat kā vērts un ievērojams cilvēks. Un tas ir faktiski jūsu tāds uzdevums pacelt sevi saulītē, kas patiesībā novembrī dzimušajiem ir diezgan grūti, parādīt sevi kā nozīmīgu personību, bet tas ir tas, kas jums ir savas dzīves laikā jārealizē un jāpaveic kā tāds uzdevums, lai izlabotu šo te savas dzimtas karmu. Un jā, uz jums attiecās arī tas pats, pat cik ir 11 divnieciņš, tātad 1 + 1 ir 2. Uz jums attiecās arī tas pats, ko es stāstīju par februāra mēnesī dzimušajiem. Tā kā paskatieties arī to video.